Citu ievērība. Sveiki, draugi! Šīs nedēļas afirmācija ir citu ievērība. Citu ievērība ir viena no izsmalcināta cilvēka dabas iezīmēm. Daudzi cilvēki uz garīgā ceļa jūtas, ka tāpēc, ka viņi meklē Dieva valstību un strādā pie nepieķeršanās dabas izveidošanas, nav svarīgi, kā viņi pauž sevi pret citiem. Patiesi, viņu neievērība ir afirmācija viņu neatkarībai no citu viedokļiem un sajūtām. Ja Dievs ir apmierināts, viņi sev saka, kāda nozīme, ka tas nepatīk cilvēkam. Tomēr ar nelaipnību mēs nekad nevaram patikt Dievam, kurš ir visa pati laipnība. Jūtīgums pret citiem ir paša izplešanās veids. Kāds var iegūt brīvību sevī, kad viņš var respektēt citu realitātes, jo ir pilnā mierā ar savu. Un tāda afirmācija. Ar jūtīgumu pret citu realitātēm es turu sevi gatavībā uztvert patiesību, lai kādu tērpu tā valkātu. Ar jūtīgumu pret citu realitātēm es turu sevi gatavībā uztvert patiesību, lai kādu tērpu tā valkātu. Un tātad mazliet klusāk. Ar jūtīgumu pret citu realitātēm es turu sevi gatavībā uztvert patiesību, lai kādu tērpu tā valkātu. Ar jūtīgumu pret citu realitātēm es turu sevi gatavībā uztvert patiesību, lai kādu tērpu tā valkātu. Un tagad čukstus. Ar jūtīgumu pret citu realitātēm es turu sevi gatavībā uztvert patiesību, lai kādu tērpu tā valkātu. Ar jūtīgumu pret citu realitātēm es turu sevi gatavībā uztvert patiesību, lai kādu tērpu tā valkātu. Un tāt atkārtojiet tikai mentāli. Ar jūtīgumu pret citu realitātēm es turu sevi gatavībā uztvert patiesību, lai kādu tērpu tā valkātu. Ar jūtīgumu pret citu realitātēm es turu sevi gatavībā uztvert patiesību, lai kādu tērpu tā valkātu. Ar jūtīgumu pret citu realitātēm es turu sevi gatavībā uztvert patiesību, lai kādu tērpu tā valkātu. Ar jūtīgumu pret citu realitātēm es turu sevi gatavībā uztvert patiesību, lai kādu tērpu tā valkātu. Un tāda lūkšana. Dievišķā māte, es dievinu tevi visos tavos veidolos, gan nezinošos, gan gudros. Atrodot tevi sevī, ļauj man tevi ieraudzīt, ietvertu visur esamībā.